Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā, jau kā ierasts, ik pārnedēļu kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem izzinām dažādas veselības tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt nākamos soļus tuvāk veselībai. Un šoreiz mēs parunāsim par gremošanas sistēmu, proti, kā tā darbojas un kā saglabāt tās veselību. Lai noskaidrotu visu svarīgāko par šīs sistēmas darbību, uz sarunu esmu aicinājis Veselības centra apvienības gastroenteroloģi un endoskopisti Oļesju Basinu. Labdien, Oļes, man prieks jūs redzēt studijā. Jautājuma ir diezgan pulka, bet domāju, sāksim ar tādiem pamatiem, varētu teikt, proti, kas tad ir tā gremošanas sistēma, kādus orgānus tā sevī iekļauj un kas ir arī tās pamatuzdevums cilvēku tādā dzīvībā. Jā, gastroenterologam ļoti paveicat. Mums ļoti daudz orgānu, vislielākie mums ir mute, barības vāts, kuņģis, tieva, resne, zarna un arī aknas, žultspūslis un aizkuņas iedzeris. Un galvenais gastro sistēmas ir uztura ievāde, pārstrāde un lieku izvēde. Tad tas darbības loks diezgan plašs ir. Jā, mēs nodarbojamies no A līdz Z visu sistēmu, no ieiešana līdz izēšana un pareiza izmantošana. Un kas ir, ņemot vērā, ka ir šie dažādie darbinieki sistēmas, sauksim tos tā, varbūt vienkāršā vārdā, dažādi šie posmi, kas darbojas savstarpēji miedarbojas un arī, protams, katrs atsevišķi darbojas. Kas varbūt ir tie, ar kuriem, ja tā var teikt, ir tās biežākās problēmas, visbiežākās līkstas, ar kurām tad pacienti ierodās pie jums un saka, hei, man ir kaut kāda problēma. Kas ir tās biežākās? Jā? Biežākais, domāju, ka būs kuņģis barības vāts, tas varētu būt dedzināšana, tas varētu būt atraugas, tas varētu būt smaguma sajūta pēc ēšanas, un arī zarnas, kur varētu būt caurē aizcētējumi, vedra pūšana, arī diskomforts vedra, tie būtu biežākas sūdzības, pie kā griežas pie gastroenterologa. Ar kurām nāk? Un kurā brīdī saprast, ka tas ir varbūt tā ir tāda, saktu to par parasta pārēšanās, kāpēc uzpūšās vēders un tam līdzīgi, bet kad jau, jo es pieļauju, ka arī šie paši simptomi varbūt gan tādā ikdienišķos apstākļos būt cilvēkam jebkuram, un kaut kādā brīdī tie ir arī tādi vēstneši par kaut ko nopietnāku, kā tur varbūt tās pats var vispār pats izšķirt, kur ir tā ikdienišķā lieta, bet kur jau kaut kas nopietnāks varētu būt. Nē, galvenā, tādas sūdzības parādās, epizodiski, kādreiz netraucē ikdieni dzīvi, tas viss var gadīties katram cilvēkam, bet tie sūdzības parādās biežāk vai progresē, īpaši trauca pa nakti, tas ir galvenais zvaniņš, kad jāgriežas pie gastroenterologa. Ka naktī biežāk uz toaleti? Nē, pamostas, ja cilvēks miega guļ, viņam netraucē, tad viņš varētu skatīt un vēroties tālāk un skatīt, cik bieži tas, bet ja viņš nakti mostas no tām sūdzībām, tas ir viss nopietnāk. Tad galvenie tie, starp tādu parasti viņai tas epizods, 1, 2, tur tāds reizēm pat nepamanīja, vai atkārtojas un domā, kad man bija iepriekš, bet ja viņi kļūst biežāk, intensīvāk vai progresē, tad ir. Ja piefiksē, ka tā ir tāda normālība jau kļūst. Ja trauc ikdienu dzīve. Un kas tad ir tās, labi, šie ir simptomi. Kas tur var būt apakšā par veselības problēmām, par ko var liecināt tā regulārā vēdra pūšanās? Nē, mūsu kā ārstiem galvenais uzdevums atrast slimības un izslēgt nopietnas lietas, un arī tādas pašas sūdzības varētu būt pie funkcionāla lieta, ka vienkārši pacientam tāds organismu un atbildēt uz tiem jautājumiem, ka mēs izslēdzam nopietnas lietas, nodarboties ar to, sakārtot to ikdiena rekomendācijām un minimālu ārstēšanu jau par tādu. Starp citu, par tādu ikdienu arī runājot, vai tas varētu teikt, ka tas ir garants, ka ja es tagad sekošu ļoti līdz tam, ko es ēdu, cik daudz es patērēju šķidrumu ikdienā, visu it kā darīšu pēc grāmatas, vai tas ir tāds garants, ka man
nekad nebūs nekādas tur gremošanas sistēmas problēmas, vai var izvairīties ar tādu tiešām pareizu diētu? Tā būtu ideāla pasaulē. Jā, protams, uztur ļoti svarīgs. Jā, tā ir viena no pamat, bet ar vienīgu uzturu jūs, teiksim, genetiku predispozīciju vai kaut kāds citas fiziskas slodzes, ja jums nav, tad neeksistē, tad jūs tikai ar ēdienu. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir trīsturīša, tā pamats, bet tas nav vienīgais faktors, kas varētu ietekmēt jūsu veselību. Tad blakus faktors vēl paņemsim, bet pieturoties vēl pie šīs te uztur, ir kaut kādi labie, saucamie produkti gremošanas sistēmai, kas patīk labāk un kas varbūt tās palīdz viņu darbību? Protams, ir tādi produkti, jo pirmkārt, jo pilnvērtīgāk uzturs, tas ir labāk, jo dažādas vitamīnas mēs varam no tā paša viena produkta dabūt, vai viņš ir apstrādāta, vai viņš ir dzīva veidā apēst, tie paši sogas, jā, tie paši tie augļi un darzinīši, jā, tas un protams, mums patīk piena produkti, ja nav nekādas pienas nepanesamības, jā, tie kalcija avots, olbaltumviela avots, gaļa, zīvis, protams, ka ne, bet liesu gaļa, ziftiņi, kāpēc ne, darzinīši, vēlreiz darzinīši, protams, patīk kuņģzarnu traktam fermentēti. Jā, tas pats ja piena produktu runāsim, kā kefiriņš vai skāba kaposte. Jā, skāba kaposte arī? Skāba kaposte, protams, fermentēti produkti. Kimči tagad arī populāri, kambuči arī šobrīd arī viens no tām topat dzerēniem. Jā, tie produkti, protams, un dārzinīši, un vēl ir dārzinīši patīk mums. Tad uzsvars tiem dārziņiem. Kā vispār ir? Mēs ēdam pietiekami daudz dārzeņu? Diemžēl nē. Arī vasarā? Nē, tad ir cenšamies, jā, tad, protams, vasara perioda, protams, vairāk, bet ziema cilvēki ēd kaut ko pustomātiņu un gurķu gabaliņu un skaita, ka viņi dārzinīši pietiekoši ēd. Tas nav, protams, pietiekoši 0,5 kilogramu dārzinīši pa dienu. Padomājiet, visi grib apēst vai negrib. Tomēr jāpievērš tam uzmanību, un tā ir ļoti veselīgi. Varbūt ir kaut kāds ieteikums, kā to šķīvi salikt, tāda proporcija ziņās vai ko, nezinu, pēc skati ir tā, ka... Mums ir tāds ideāls šķīvis, jā, Harvarda šķīvis, tas saucam, kad mēs tā pusīti no šķīvīti lieksim dārzinīši, šķiedvielas uztvērsim, jā, ceturdaļa mums būs proteīna, olbaltumviela, jā, zītiņa, piena produkti, vai, tie varētu būt, protams, proteīna un dārzinīši, bet tam jābūt vairāk, jo mēs uzsūcam labāk, mēs uzsūcam dzīvnieku tomēr olbaltumvielas, un ceturdaļa jābūt olgahidrātiem. Labāk, neviegli asimilējam, uzsūcam, lai būtu tie grūtākie priekš mums, jā, interesanti, kuņģzarnu traktam. Tā būtu ideāli. Tad, vismaz, jo man šeit, ja runā par kaut kādiem tur gramiem vai kaut ko tam līdz, tur, ir grūti cilvēkam uzsvert, bet, ja pasaka šķīvim, tur pusītu, ceturdaļu, tā, vizualizēt. Tas ir vieglāk. Kā uz svāriem, tā katru reizi svērt un domāt, cik ir liekas ļoti sarežģīti atkal šī dārzeņa ieviešana uzturā, ja būtu, jāsver. Vienmēr bļoda 200 mililitri, jā, tas nebūtu slikti, ja pie katru ēdienu pievienot, un mēs sasniegsim to, ko mēs gribam. Vismaz 2 reizes dienā. Bet, ja tiem, kam ir grūti ar to skaitīšanu, tad vismaz šķīvi princips pusi no šķīvi dārzeņu, un tad jau pēc ceturdaļiņai vispārējais. Jā, tas par uzturu, bet minējot, ka bez uzturu ir vēl citi šie faktori, kas atstāja savu zinām iespēju uz gremošanas sistēmu. Kā tad ir ar to pašu stresu, miegu, fiziskām aktivitātēm? Tas ir arī ļoti svarīgi, jo kuņģzarnu trakts ļoti saistīts ar fizisko aktivitāti. Ja mēs gulēsim, protams, mēs gremosim, jā, bet zarna nestrādās pat pa sevi tā tik veiksmīgi, kā mēs kustamies, mēs viņu arī kustam, un viss, kas notiek mums iekšā, arī kustas uz priekšu. Līdz ar to mērena fiziska aktivitāte būtu tikai, vismaz staigāšana, šobrīd peldēšana ļoti labi, jā, tas ir ļoti patīga kuņģzarnu trakta sistēma, īpaši pēc pārmērīgas pārēšanas, īpaši, kad mums ir svētki, paēdot un aiziet divānu gulēt. Tas liekas loģiskāk, ka gribas pagulēt. Tas ir vēlmes linkuma cilvēkam vēlme atpusties un izbaudīt visu to, ko viņš paēd, bet veselīgāk būtu pakustēties. Vismaz pacientiem, ar kuriem ir zināma refluksiņi, jā, ka viņam nedrīkst uzreiz atgulties pēc ēšana, viņam jābūt vertikāli stāvokli, un vispār pastaigāšana, palīdz mūsu kuņģzarnu
traktam. Viss veicināt uz priekšu. Jā, arī stress, teiksim tā, atņem uzmanību no gremošana organismam, jā, un ja nav līdzsvars starp darbu un atpūtu, tā vienmēr ne tikai kuņģa trakta sistēma ietekmē, bet tās smadzenes kuņģa trakts mums tāds saite ļoti, ļoti cieša. Un pirmā sistēma, kas dod signālu, ka stress ir pārmērīgs, protams, kā veselīgu stresu, to īslaicīgu stresu tas varētu nebūt, bet ilgstoša stresa un īpaši negulēt naktis. Jā, tas ir viens no, protams, jā, tas viens naktis atkal. Viss var gadīties, jā, bet hroniski visi tie faktori, kas ir mīnusos un pa labu, mūsu kuņģa trakta veselību. Un kā ar tādām, es pat nezinu, kā viņas raksturotas labāk, tādām aizraušanām, ne tā aizraušanām, svētku svinēšanām vai aizraušanos ar alkoholu, piemēram, kā iedarbojas tas uz gremošanas sistēmu, tāda pārēšanās regulāri arī, kā ir ar tādiem niķiem, kur mēs, cilvēks, nezinu, grib sevi kaut kā varbūt palutināt vai kaut ko svinēt, un tad sanāk, pārmērīga alkohola lietošana vai šitie arī, kā es minēju, pārēšanās, kā tas tad noslogo varbūt tās gremošanas sistēmu un iedarbojas tālāk uz visiem pārējiem orgāniem. Jā, protams, pārēšana ar vārdu pār, tā nekāda nebūs pa labi veselība, jo mūsu kuņģa traktam nepatīk, kad viņš ir tukšs un nepatīk, kad viņš ir pārslogot. Jo, protams, organisms var izstrādāt visas sūlas, visu sagremot, jā, bet tās piepūli prasa, jā. Un, ja īpaši mēs runāsim par alkoholu pārmērīgu lietošanu, organismu jāpild savu pirmo funkciju, jāintoksicē. Un viņš nodarbojas ar alkohola intoksikāciju, nevis ar gremošanu. Līdz ar to tas gremošana bišķiņ tāda piebremzējas un notiek nopietnākas lietas organisma, un tā gremošana bišķiņ tā uz otru vietu aiziet, un līdz ar to tāpēc svinēšana nav tikai ēšana, lutināšana arī nav tikai sēdēšana pie galda, jo pie galda var pasēdēt arī parunāt, pastaigāt ārā un nosvinēt visas tās svētkus, ne tikai ēšana, kas varētu būt galvenā. Tas varētu būt viena. Tad tādā ziņā vajag tai svinēšanā un vispār tādā ikdienā sēšanas, mērenību un atcerēties to kustību, kaut vai viena pastaiga. Labāk, tāpēc Ziemassvētkos vai tad balītes, tad pasēdēt, paēst un tad ieplānot kaut kādu apciemošanu un pastaigāšanu un tas vaiga gaisa pavadīšanas laiku un aktīvi fiziski nekā tikai sēdināšana. Minējāt, ka kuņģim nepatīk, ka viņš ir pārāk pilns vai pārāk tukšs. Citreiz gan, es nezinu, vai šobrīd, bet tas ir tik ļoti aktuāli, bet ir bijuši periodi, atceros, kur patīk tādas attīrīšanās diētas, kaut kādas tur sulu kūras vai kaut tam līdz, it kā ar tādu domu, ka ēdīšu mazāk, iedošu tur atpūtu savai gremošanas sistēmai, pabarošu it kā ar kaut kādu labajām vielām, tad atbrīvošos no kaut kādiem toksīniem. Nezinu, kas tie tādi, ko viņi domā ir, bet tam ir kaut kāda jēga, pamats vispār kaut kur arī zinātniski un medicīniski vai? Zinātniski, medicīniski tur vēl jāpameklē, protams, kā es jau teicu, pārmērīga visa ēdināšana vai tika viena produktu monodieta, īpaši mums tā nepatīk, tā ar attīrīšana organismu, tā vispār nerekomendēta būtu pirmkārt bez uzraudzības, un tad vienmēr ir jautājums, cik ilga laika, jo organisms ļoti labi paši attīras, visas funkcijas darbos, jo, protams, nav nekādas hroniskas saslimšanas, nopietnas hroniskas saslimšanas, pats organisms ļoti labi tiks, nekas nekrājas, nelieki, nevajag palīdzēt tā. Nevar palīdzēt, un kaut kādas, plizmas tiriešanas, teiksim tā, tieši otrādi mēs varam sabojāt to mikrobiomu, kas mums tie labas baktērijas, kas dzīvo un mums palīdz gan mūsu imunitāti, gan mūsu organismu un visu to gremotu mēs varam sabojāt arī badošanas gadījumu, mēs varam veicināt žultsakņu veidošanu, un tad līdz ar to pāsināti iepriekš kaut kāda zināma kuņģa trakta saslimšana, tie paši gastrītiņi, tie paši ezofagītiņi, barības vada iekaisumi,
un paveicināt viss, kas bija remisija. Tad beigās sanāk, pat var sanākt tas vecais labais teiciens, gribēju, ka labāk sanāca, ka viņš vienmēr. Diemžēl, jā. Jums arī varbūt, praksē, es pieļauju, ir pacienti daudz un dažādi. Ir kaut kādas biežākās kļūdas, ko pieļauju, it kā gribot sev palīdzēt, domājot par savu gremošanas sistēmu un, nezinu, viena tanti tur vai kaimiņiena vai kādreiz kāds ir kaut ko ieteicis darīt, apēst vai varbūt neēst vai padzert. Ir kaut kādas tādas lietas, kas jums parādās? Biežākais mums ir, kad pacienti pēc operācijas, tie paši rūcākmeņa operācija vai pēc čūlas slimības pāsinājuma rekomendēta vai divertikuloze vai kaut hemoroida operācija rekomendēta ievērot dietu, bet viņš to ievēro ilgstoši. Gadiem ilgstoši. Jā, tas, protams, viņam reducē to produktu, ko viņš var drīkst ēst. Viņam bija teikt, rekomendēt, teiksim, tā parasti mēs uz mēnesi dodam 4-6 nedēļam, 8 tas rekomendāts, bet viņš ievēro tur gadu, un viņam liekas, jo viņš ilgāk to darīs, tas būs labāk, jā, teiksim, tam sablenderēto ēdienu, bet, tomēr kuņģim arī jāgremo, jā, tad jākošļa zobiem un visiem nodarbojas, vai izslēdz kaut kāds produkti, nevis uz kaut kāda īsu laiku, un to paši piena produkti, ko mēs jau runājam, ļoti svarīgi, vai to glutēnu, kas ir arī viens izslēdz, viņam palīdzēja, jā, izņemuma principi nedarbosies uz visiem. Jā, pieminējāt, arī šo te mikrobiomu. Kāda ir mikrobiomas loma arī tādā gremošanas sistēmas labbūtībā, sauksim to tā, un vai ir kaut kāds brīdis, kad ar to parasto uzturu nepietiek, kad vajag padomāt par kaut kādiem uzturu bagātinātājiem, kādām probiotikām, kaut kas tāds. Ir kaut kāds tāds brīdis arī? Jā, tā mikrobioma, tā ir mūsu lieli draugi. Jā, tas ir tāds mikrobu kopums, jā, kas palīdz mums pirmkārt sagremot to, ko mēs nemākam sagremot, jo mēs to olbaltumvielu ļoti labi, olgahidrātu, tauku varam sagremot un apstrādāt, bet tā šķiedvielas ir tāds, ko mēs nevaram sagremot, un mums nav, diemžēl, tie fermenti, kas palīdz mums celulozes sagremot, un tie mūsu baktērijas, kas dzīvo mums iekšā un palīdz to izdarīt, bet tās šķiedvielas, kā mēs jau runājam, ļoti svarīgi mūsu organismam, jā, un tā mikrobiota arī nodarbojas ar mūsu imunitāti un ļoti, ļoti plaši veikti pētījumi, kas tā mikrobiota ir saistīti ar ļoti dažādiem, teiksim, ne tikai gastroenteroloģiskiem problēmām, bet arī ar novecošanu, jā, ar to sirds problēmām, visam Alzheimera, Parkinsonu, citiem cukura diabēta. Viss ir saistīts, citiem arī specialitāti doktori arī interesēs par to mikrobiomu. Un tas ir tiešām interesants un plašs pētīt virziens, kas cerēsim, kadreiz mēs uzzināsim, kas tas ir pilnīgi un varēsim mērķtiecīgi rekomendēt, jo, teiksim, tā vienkārši aiziet aptieku un teikt, ka es gribētu padzert kaut ko, lai uzlabotu kaut ko. Diemžēl mēs pagaidām nevaram, mēs gribējam tomēr tādu individualizētu medicīnu, ka jums ir problēmas. Ja mēs runājam par probiotikam, tā ir, teiksim, kā vitamīni mūsu baktērijiem, jā, to mēs parasti rekomendējam pēc antibakteriālas terapijas, jā, to mēs arī rekomendēsim pacientiem, kuriem ir caurēja, jā, tad īpaši ceļojuma caurēja, kas ir saistīti vai tie paši netīras rokas, jā, caurējas, jā, tas viņi būtu pa labi. Un ir dažādas vēl rēts jautājums, kad mēs to mērķtiecīgi rekomendēsim tie paši vedra pūšana, un tad mums ir tāds pierādīta probiotiku informācija, ko mēs varam rekomendēt pacientam. Ja? Un tad atrast interneta vai tiešām kā kaimiņam palīdzē, nevienmēr ir pratīga medicīna. Sākumā minējāt, ka ir tie kaut kādi biežākie simptomi, ar kuriem pacients atnāk pie gastroenterologa, vēdera pūšanās vai izmaiņas vēdera izejā un kāds skābes atvilnes vai tam līdzīgi. Bet vai ir, nezinu, kāds vecums konkrēts vai tam līdzīgi, kad vajadzētu aiziet vienkārši tāpat pie gastroenterologa, jo vienkārši
mūsu ķermenis mainās cauri visu caur dzīvei. Protams, jo vecāki mēs kļūstam, jo mēs esam pieļāvīgāki kaut kādām slimībām, veselības problēmām. Tad jautājums, vai ir kaut kāds brīdis, kad vajag aiziet pie gastroenterologa, parunāt par to, kā ir, vai varbūt arī veikt jau konkrētas pārbaudas, lai izslēgtu tādu iespējamību, ka kaut kas ar to kremošanas sistēmu varētu nebūt kādā posmā kārtībā. Pirmkārt, tie ir sūdzības. Ja pacientam ir sūdzības, mēs aprunājam vispārēju simptomu, bet galvenais, ka pacientam ir kaut kāds rišanas traucējumi, ka viņam īpaši progresēta rišanas traucējumi, ka viņam ir sāpes ikdiena, īpaši viena punkta vai viena zona. Ja viņam ir vedrīzēs traucējumi parādies, mainīga vedrīzē, protams, ja kaut kāds asins pieaugums, svēces un svāra krīšana. Tā tie sarkanie karodziņi, uz ko mēs uzreiz pacientam neatkarīgi no vecuma sūtīsim uz izmeklējumu. Ja mēs runājam, ka pacientam nekādas sūdzības nav, protams, mēs visi rekomendēsim pēc 40 gadiem veikt augšu endoskopiju, tā saucama kolbriņu tautas valodas, un pēc 50 gada mēs visam rekomendēsim veikt apakšu endoskopiju, kolonoskopiju, paskatīt resnu zarnu. Protams, vēl, kā sarkani karodziņš, mums vienmēr ir genetiska predispozīcija. Pirmais pakāpes radiniekam nebija jau zinām, tad ir, protams, tie posmi, bišķiņ bīdas, agrīnam izmeklēšana. Pieminējot šīs divas procedūras, man kaut kur ir rakstīts, kolonoskopija un endoskopija. Viņas tādas biedējošas. Tāds... Nezinu, tur ar ģimenē vai draugiem runāts, kādam ir nozīmēts pārbauds, un tad saka, jāiet rīt to kobru, un izklausās diezgan baisi, un arī šķiet kaut kāds tāds kolektīvais priekšstats radies, ka tas nav nekas patīkams, un tā ir tāda ļoti pārbauda, no kuras visi grib izvairīties maksimāli līdz pēdējiem brīdiem, cik tas ir iespējams. Vai ir pamats tāds būt bažīgam par to, kā tas norisē? Tas ir tik bailīgi, kā liekas. Protams, viss ir individuāli, ļoti individuāli, un mums ir savs refleksi, jo parasti, ja mēs runājam par augšu endoskopiju, tas saucam kobriņa, ir divi varianti. Viena taisīt viņa lokāla anestēzija, kad mēs pušam kaklu, un kakls paliek lījutīgs, procedūra 3-4 minūtes ilgst, nav sāpīga, protams, nav patīkami, kamēr trūbiņa kakla iekšē, un ir paaugstināts vēmšanas refleks, vai cilvēkam ir tāda baila, to varat taisīt izlaicīga narkoze, anesteziologi iedos uz tām 5 minūtēm tāpat to narkozi. Protams, pacientam jāpaguļ pēc procedūriņas, un viņam tikai jānāk un kateters vena, tas viss nopietnākais pasākums, kas viņam būtu. Ja mēs domājam par kolonoskopiju, tā procedūra bišķiņ sarežģīta, ka ilgāku laiku aizņemt un to garāku posmu mēs skatām. Parasti mēs viņu rekomendējam veikt narkozi, jo varētu būt kaut kāda anatomiskas īpatnība, tas sarulēta zārniņas, tas saucama, vai pirms operācijas veikta kaut kādi saugumi, varētu būt diezgan tādi nepatīkami. Līdz ar to kolonoskopiju parasti rekomendēju veikt narkozi. Protams, visi baidas to sagatavošanu, bet bez sagatavošanas mums nekas nesanāks, jo man varētu rokas būt pēdējais paudzes endoskops, vislabāko redzi, es varētu būt vislabākais endoskopis pasaulē, bet ja zarni nav sagatavota, jēga visam tam nekad nebūtu. Un jautājums, cik tik nopietni un grūti sagatavot un kādi ieguvums mēs dabūsim, ja mēs varam atrast maziņas izmaiņas, milimetrīgas izmaiņas un atrast viņu un tad preventīvi vai agrīni konstatēt kaut kādas izmaiņas un tikai vienu dienu iepriekš sagatavošanai. Un īpaši šobrīd ir tie šķidrumi tik daudz, bet gan garša ziņa, gan kvantuma ziņa tur nav tik, ka jāgatavojas nedēļu tam vienam pasākumam, ko... Varbūt bišķiņ precīzāk ieskicēt to gatavošanās procesu, ko viņš paredz? Jo iepriekšējā dienā vai, tur atkarīgi no cikos pacienti ir pierakstīt, pie iepriekš obligāti jāsagatavot to zarniņu, lai redzētu to gļotādu. Tur parasti nedēļu jāievēro gaišu dietu, ka nedrīkst tur dārzenīšu tie mūsu mīļāko, jo viņi mums paliek, mīzes, abolmīzes, tomātu mīzes, riekstis, sēklas, kas mums arī varētu apgrūtināt redzamību. To jāizslēdz un iepriekšējā diena vai pēc protokola jāgatavo zarni. Tur jādzer speciālu šķidrumu, kas veicina vedrīzē, un tad ar noteiktu kvantumu, noteiktu šķidrumu daudzumu, lai to visu izdarītu. Tas viss grūtākais moments. Bet
vissvarīgākais. Bet, jā, kā sakāt, tas neprasa tādu ļoti milzīgu piepūli, vienkārši ieguvums burtiski divas lietas jāatcerās, faktiski, kas ir tās lietas, ko nedrīkst taist, to mazie posmu. Parasti mēs visu to stāstam, sīki stāstam, ko drīkst, ko ne, un mums, protams, ir sagatavotas buklētas, kur ir arī uzrakstīti, un pacientam parasti zvanot pirms procedūras atgādina par to, ka jāpaņem dokumentus, nosūtījumu, jā, un vienmēr prasam, vai jūs zināt, kā sagatavoties, un ja ir jautājumi, mēs, protams, stāstam atkārtoti kādreiz. Kas ir, par tiem simptomiem kaut kādiem parunājam, bet kas ir, varbūt tādas konkrētāk, kas varbūt tās veselības problēmas, ko tie, kā iziet šie simptomi? Visbiežākais, kas mūsu sabiedrībā, ar ko cilvēki saskarās, tādas, kas saistīts ar gremošanas sistēmu, un cik varbūt viņas ir tādas, paliekošas un patstāvīgas, bet kuras ir varbūt tādas pārējošas, uz laiku, es nezinu, tā pati vai skābes atvilnes liecina par kaut ko nopietnu, vai tas ir tāds kaut kas, ar ko jārēķinās cilvēkam visu dzīvi, ja viņš piefiksē, vai varbūt tā ir tāda īslaicīga lieta, ar ko var strādāt ar ārstu un arī atbrīvoties un dzīvot pēc tam kārtīgi, Nē, mums vienmēr ir uzdevums izārstēt pacientu. Jā, diemžēl mēs nevienmēr varam līdz galam izārstēt. Jā, ja mēs runāsim par to pašu refluksu atvilni slimību, jā, protams, tur arī eksistē sezonalitāte, rudens pavasarī pārsnējumi, kaut kāda dietas pārkāpuma, stresa situācija, ko mēs jau aprunājam. Jā. Tad pacientam vienkārši jāievēro režīmu, gan ēšanas, gan to režīmu, ka mēs viņam stāstīja, ka jābūt vertikāli pēc ēšanu, visu, ko viņam jādara, un ir zāles, ko viņam jālieto. Ja, ja pacients ir zināma atvilnis, teiksim, ja mēs tā uzskatām, ka piemēram, un viņš tā kārtē pārsnēm lieto zāles, un viņam pārgāja visas tas sūdzības, un viņam nav nekādi tie sarkanīgi karodziņi, ko mēs jau aprunājam, tad mēs varam viņu ārstēt tālāk. Ja tomēr mūsu zāles neiet, viņam nepaliek līdz galam viss kārtīgi, vai tie parādās kaut kādi simptomi, kas nebija iepriekš, vai mums iepriekš bija kaut kāda norāde, ka mums jāvērojas biežāk, tad obligāti jāveic izmeklējumi, lai nepalaist kaut ko garām, jo kādreiz te paši atvilnis varētu būt pirmais simptoms par kaut ko nopietnu. Un kā ir kaut kāda pārtikas nepanesamība, cik mums izplatīta tā ir Latvijā daudz nāk ar kaut kādām problēmām saistībā ar to, ka kaut kāds konkrēts grupas gremošanas sistēma neņem pretī? Vai tā varbūt tāda modes? Mode tā, protams. Viens pusē, ja viņi aktualizē to problēmu, tad pacienti nāk un pārbaudās. Mums tas patīk. Ja mēs to runājam par to glutēnu nepanesamību, to celiāku, tad īstā mums aptuveni jābūt 0,8, 1,2, ap 1% populācija, jā, līdz ar to bieži nav, bet tomēr to jāizslēdz un veicot pārbaudes un speciālus testus, jā. Protams, biežākā mums būs piena nepanesamība, jā, kas mēs arī varam pierādīt, gan veicot endoskopiju vai elptestu vai genetiskas analīzes arī eksistē, tur tikai vienīgi ārstēšana izslēdzot tos produktus un pacienti var vai aizvietot, jā, un tad pacienti varētu mierīgi dzīvot tālāk. Nav neviena tādu, ja nav kaut kādas alerģiska reakcijas nopietnas, tad pacienti var aizvietot vai mazināt to daudzumu un pilnvērtīgi dzīvot. Bet tad sanāk, ka tomēr tādos gadījumos būs jāatsakās no tās, maizes, ja tā ir celiakija vai no siera. Jā, bet ja mēs runājam par to laktos nepanesamību, to sieru, jo sieras ir tāds ilgāku laiku, viņš tad teiksim, gāds, 12 mēneši, tad viņi mazāk to laktozi satura, jā, vai ir bez laktos. Šobrīd ir produkti arī tik daudz, ka vai var izvēlēt un pilnvērtīgi dzīvot, vai alternatīvu pienu. Šobrīd, man liekas, vairāk nekā parasto pienu. Ar to šobrīd nav nekādas problēmas, lai pilnvērtīgi izvēlēt sev produktu. Kāds jums būtu kā profesionālim, kā ārstam, kāds jums būtu ieteikums par tādiem svarīgākajiem ikdienas ieradumiem vai varbūt tās kaut kādām lietām, ko vajadzētu ieviest uzturā vai tam līdzīgi, kādas 2-3 lietas, par ko vajadzētu padomāt un kas varētu nākt par labu gremošanas sistēmas darbībai. Mēs jau te cauri runājot, ir kaut kādas lietas, kas ir vairāk kārt izskanējuši, bet var šobrīd kaut vai tās pašas kompakti tā uzsvērt, kas būtu tās lietas, ko padomāt, lai, ja ne
mēģināt izvairīties pilnībā no kaut kādām veselības problēmām, bet vismaz, lai stiprinātu to gremošanas sistēmu darbību un mēģinātu maksimāli, cik tas ir mūsu spēkos, parūpēties par viņu. Kas būtu tas? Kā es jau teicu, pilnvērtīgs uzturs, jo vairāk produktu mums eksistē, jo vairāk vitamīnas un minerālu vielas mēs varam paņemt no viņam. Tā varētu, ja nav nekādas individuālas nepanesamības piena produktu, tā mums ir olbaltumviela un kalcija avots numur 1, olbaltumviela, gaļa, liesa gaļa, ziftiņa, protams, dārzenīši, vēlreiz runāsim, dārzenīši, un, kā es jau teicu, pārmarīga ēšana nav pa labi, tad jābūt kaut kāds 3 reizes dienā vismaz ēdieniem. Tas nav obligāti jābūt ēdieniem kā ēdieniem, bet kaut ko paēst vai to pašu dzerumu jogurtiņu būtu labāk nekā izlaist to ēdienreizi, jo izlairot jūs nakojat mājās, vienalga apēdīs visu to, ko jūs gribēt, ko negribēt, un ar acīm arī vairāk, un apsveraties pēc tam un domāsiet, ko darīt tālāk. Un pēc tam tad jāsteigā. Bet negribēsiet. Bet negribēs, bet tā fiziska merena, fiziska aktivitāte, tas būs puntiņš otrais, un, kā jau teicu, stress, miera, darba režīmam jābūt atpūtīgi, līdzsvarotam, lai mēs varam eksistēt, un mūsu kuņģa zarnu traks strādā pilnvērtīgi. Un, ja kaut kas šķiet ārpus normas, tad ejam pie gastroenterologa, parunāt. Ja redzam, ka aizkavējas kaut kā, ir biežāk novērojams kaut kādas lietas, kas iepriekš nav bijušas, tas pats vēders pušās biežāk vai kaut kas cits mainījies, tad ejam pie. Labāk apnākt, patsūdzēties un speciālisti nozīmēs izmeklējumu un pārliecināties, ka viss kārtība un nomierināties, nekā pa to domāt, nākt vai nenākt, atbilde ne, ka viss kārtība arī ir atbilde un nomierina mūsu kuņģa zarnu sistēma arī. Starp citu, nāk cilvēku laicīgi vai tomēr negrib dzirdēt kaut ko sliktu ziņas un tāpēc novilcina garumā? Ka vienmēr ir dažādi cilvēki, ir tādi, kuri nāk pa katru pušu, ir tādi, kuri nenāk gadiem ar nopietnām sūdzībām. Diemžēl stiepjot gumiju, līdz ar to. Kāds tam var būt sekas? Diemžēl ielaisti gadījumi, diemžēl tur pēdējais tumuri varam atrast, jo agrāk mēs kaut ko atrādam, tad mēs agrīni varam palīdzēt, un bez kaut kādam sekam, jo vēlāk mēs to ieraudzīsim, mēs kādreiz nevienmēr varam palīdzēt. Jo nopietnāk arī tā ārstēšana var būt iespējama, ja vēl vispār ir iespējama. Ja ir iespējama. Mēs varam piedāvāt mums uzreiz, mūsu rokas, mūsu iespējas uzreiz ierobežojas. Tātad vēlreiz atgādinot, ja parādās kaut kādi simptomi, vēdera pušanās, mainās vēdera izeja vai jūtam kaut kādu skābu garšu mutē vai parādās mazums, vēl varbūt kādas rīšanas problēmas vai jau kādas tam līdzīgas, tādas ārpus normas lietas, tad noteikti vēršamies pie ārsta, nevelkam garumā. Obligāti. Nevelkam garumā, jo labāk ir uzzināt, ka kaut kas nedaudz ir ārpus normas vai varbūt viss ir kārtībā, nekā jau tad, kad šīs iespējas ir, ārstēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas vai vispār vairs nav iespējams. Un, protams, arī domājam par savu veselību ikdienā. Ēdam dārzeņus, vismaz pusi no šķīvja ēdienu reizē, izkustamies. Nepārēdamies arī pie viena. Un, ja tomēr ir kaut kas vairāk apēsts, slinkumam neļaujam sev pārņemt, izejam pastaigā, kaut vai ap mājas. Es domāju, pietikt arī ar to, lai izkustinātu 20 minūtes būtu ideāli. Tas nekas nav. 20 minūtes. Jā, no vienas puses, bet piespiest sevi tā kā. To var arī izmantot. Visi mums grib, bet, ja es iziešu no mājas, tad man 2 stundas jāsteiga. Nē, vismaz 2. Piezvanīt kādam senam draugam, var tajā laikā izmantot kaut kādu, mēģināt atrast, apvienot to patīkamu ar liederīgo. Mēģinām samazināt stresu. Tas viss grūtākais, ko dzīve ir dzīve, bet tad vismaz to fokusu pabīdīt, un tad nepievērš uzmanību vai nepārdzīvot, viegli teikt, bet jāmācās. Mācamies nepārdzīvot un arī izguļamies, un tad jau būsim par sevi parūpējušies, cik mēs varam, un vienkārši sekojam līdzi, un, ja nepieciešams, kā teicu, dodamies pie gastroenterologa.
Jā, pilnīgi piekrītu. Oļas, teikšu jums lielu paldies par šo sarunu. Un paldies arī jums, ka jūs skatījāties un klausījāties mūs. Gan šo, gan visas citas veselīgas sarunu epizodes varat atrast portālā TV3LV, arī mūsu YouTube un Spotify kanālos. Un mēs jau tiekamies atkal pēc pāris nedēļām, kad būšu šeit ar kādu citu veselības centra apvienības speciālistu, kad mēs spērsim jau nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!